6716 9026. Ielūkojieties www.dormeo.lv vai meklējiet Topshop veikalos visā Latvijā. Dormeo – labākam miegam! Zvaigznes. Novembrī zvaigznes ir tikai atspulgi varoņu piemiņai iedegtām svecēm. Šādā laikā, kā runā, kritušie ceļas un vēlreiz apstaigā kaujas lauku. Kāpēc viņi turpina nākt pie mums? Kāpēc izgaismo mūs ar savu vienkāršā spožuma stariem? Viņi saka, brīnums, ka saucat par brīnumu mūs. Jā, visiem nebija kurpju, bet bija cerība nosargāt valsti. Jā, nakts bija tumša, bet izrādījās, ka bijām vairāk par tiem, kas novērsās, kas aiz muguras tirgojās, smīnēja slepus vai slēpās. Tāpēc mēs nākam, jo vēlamies sajust, ka paliekat uztveršanas zonā, un mēs varam runāt. Jauns novembris ieradies. Zvaigznes tik spožas, kā atkāpjas tumsa. Katra pasaules tauta godā savu brīvību un varoņus, kas to izcīnīja. Mums Latvijā ir savs 11. novembris, Lāčplēša diena. Tā ir diena, kad atkal esam vienoti un spēcīgi. Šajā svētku rītā varoņi mostas vēlreiz, lai atkal dotos uz cīņu vietām, lai atcerētos laiku, kad vēl nebija varoņi, bet vienkārši Latviju vīri un zēni. Vai dzirdat viņus soļus? Vai jūs gribētu viņus satikt? Kad viņi cēlās kaujā, Latvijā bija 3 valdības un naidnieku 3-kāršs pārspēks. Viņiem noteikti ir ko mums pastāstīt.
1919. gada 8. oktobrī sākās Rietumu brīvprātīgo armijas uzbrukums Rīgai. Uz Latvijas Republikas galvaspilsētu devās 50 000 vācu un krievu bandītu, kā viņi paši sevi sauca. No tiem tiešo kaujas spēku veidoja aptuveni 18 000 bermuntiešu. Aizstāvēt Rīgu ar ieročiem rokās lietainajā 8. oktobra rītā bija gatavs 4 reizes mazāks karaspēks, tikai 11 500 vāji bruņotu Latvijas iedzīvotāju, un kuriem frontē pret Bermudu karaspēku bija knapi 5000. Šī cīņa bija liktenīga ne tikai jaunajai Latvijas valstī, tā pirmkārt bija liktenīga latviešiem kā nācijai, kuru uzvaras rezultāti bija tik lieli un tautas vienotība tik neredzēta, kā iespējams nekad vairs visā 20. gadsimtā. Bet pats galvenais – šeit, Daugavas krastos, izšķīrās modernās Eiropas liktenis. Tās Eiropas, kādu mēs to pazīstam šodien. Šīs trauksmainās rudens dienas ieguvušas nosaukumu Bermontiāde. Vēlāk savos memoāros par šiem pāris mēnešiem rakstīja kāds vācu virsnieks. Wir jagten die Letten wie die Hasen, brandschanzten ihre Häuser. Wir töteten jeden, der in unsere Hände kam. Wir brannten alles nieder, was nur brennen konnte. Wir sahen alles in rotem Licht, wir hatten keine menschlichen Gefühle mehr. Wir ließen den Letten nichts. Pēc 53 dienām latviešiem būs 65 000 vīru liela armija, un Latvijas teritorija tiks iztīrīta no pēdējā Rietumu brīvprātīgo armijas bandīta. Pēc Pirmā pasaules kara sabruka Krievijas, Austro-Ungārijas un Vācijas impērijas. Arī Lielbritānija un Francija īsti konfliktā uzvarējušas nebija, jo miljoniem savu vīru bija ziedojušas šim briesmīgajam karam. Karam beidzoties, vienīgie reālie ieguvēji bija Eiropas mazās nācijas, kas pasludināja savas nacionālās valstis. Par šo pašnoteikšanās procesu sajūsmā nebija ne Lielbritānija, ne Francija, ne vēl jo vairāk Vācija un Krievija. – 1918. gada februārī vācu karaspēks okupēja visu Latvijas teritoriju, kas bija kara sagrauta. Nesen bagātās saimniecības pārvērstas pelnu čupiņās, un smags, nospiedošs klusums nomāca Latvijas pilsētas. 70% Latvijas iedzīvotāji atstājuši savu dzimteni, cits labprātīgi, cits piespiests. No 800 000 Kurzemes iedzīvotāju palikuši vien 210 000. Un Rīgā, kur pirms kara bija 500 000 iedzīvotāju, tagad bija vairs tikai 200 000. – 1918. gada 18. novembrī Rīgā tagadējā Nacionālā teātra telpās Latvijas partiju organizācija Tautas padome proklamēja Latvijas republiku un nosauca pirmo pagaidu valdību. Tomēr Kārļa Ulmaņa vadītajai pagaidu valdībai, kas sludināja līdz šim vēl nezināmus vārdus – brīvība un neatkarība, liela tautas daļa toreiz vēl neticēja. Toties latviešu lielinieki Pēteris Tučkas vadībā, kas jau lauzās no padomu Krievijas uz Latviju, solīja visus gadsimtiem krājušos jautājumus atrisināt ātri un radikāli. Un pats galvenais, viņi tūlīt solīja zemniekiem zemi.
Ja Kārlis Ulmanis būtu pateicis šos maģiskos vārdus zemi par brīvu, viņam būtu bijis latviešu karaspēks. Bet Ulmanis tajā brīdī nebija gatavs teikt šos atbildības pilnos vārdus, jo šis lozungs radītu konfliktu ar vietējiem Latvijas vāciešiem un viņu atbalstītājiem Vācijā. Vāciešu militārā palīdzība cīņā pret lieliniekiem tajā brīdī bija nepieciešama kā nekad. Ļeņina valdība Krievijā virzīja pret Latviju labi bruņotu un organizētu 10 000 vīru karaspēku, kas galvenokārt sastāvēja no latviešu sarkanajiem strelniekiem. Kā lai tauta negaida un nesveic mājās pašu varonīgos dēlus. Tiesa vēlāk vislielākais pārsteigums latviešiem bija sarkano ķīniešu piedalīšanās intervencē pret Latviju, īpaši zemniekiem, kuri tādus šķībacainus cilvēkus nebija redzējuši. Jaunās nacionālās Latvijas armija bija tik maza, ne vairāk par 440 karavīriem, un viņi nevarēja apturēt lielinieku pārspēka iebrukumu. Tomēr šie daži simti karavīri bija nācijas lepnums. Pašaizliedzīgie studenti, skolnieki un karēvji pulkvežu Oskara Kalpaka un vēlāk Jāņa Baloža vadībā. Sarkanās armijas spiediens lika pagaidu valdībai Nacionālo vienību sargātai atkāpties caur Jelgavu uz Liepāju. Tajos mēnešos 8. vācu armija pēc sabiedroto noteikumiem no okupētajiem apgabaliem Baltijā uzsāka atkāpšanos uz Austrumprūsiju. Latvijā parādījās jauni vārdi. Viens no tiem bija Landesvēra. Landesvēristu uzdevums bija pasargāt baltvācu īpašumus un ģimenes Latvijā no draudošajām lielinieku briesmām. Otrs jaunais vārds bija Dzelzs brigāde. Tās vadība tika uzticēta Pirmā pasaules kara veterānam majoram Jozefam Bišofam, kas vēlāk ņems aktīvu dalību Bermontiādē pret Latviju. Abu šo militāro formējumu rašanos iedvesmoja Vācijas pilnvarotais Latvijā Augusts Vinnings, ambīcijām bagāts un aktīvs politiķis, kurš tobrīd skaitījās sociāldemokrāts, bet nākotnē kļūst par nacistu. Vinnings neslēpa savu nicinājumu pret latviešiem, kurus uzskatīja par nekulturāliem, utainiem austrumu cilvēkiem. Un par savu misiju viņš uzskatīja gan baronu, gan Vācijas interešu nosargāšanu Baltijā, veicinot kolonistu ieceļošanu. Latvijā kolonistu ieceļošanu realizējuši visi okupācijas režīmi, un vislielākos apmērus šis process pieņems pēc Otrā pasaules kara 50 padomju varas gados, radot nopietnus draudus latviešu nācijai mūsdienās jau 21. gadsimtā. 7. decembrī, kad lielinieku rokās krita alūksne, Kārļa Ulmaņa pagaidu valdība parakstīja vienošanos ar Vinningu par Latvijas karaspēka dibināšanu. Šajā karaspēkā ietilpa gan latvieši, gan baltvācieši un krievi vācu komandieru vadībā un nosauca to par Landesvēru. Šis nosaukums nacionāli noskaņotiem latviešu karavīriem un Ulmanim izrādījās pavisam neveiksmīgs, jo Ulmans, kurš jau tāpat nebaudīja latviešu nācijas plašu atbalstu, tautas acīs tagad bija kļuvis par pilnīgu vācu marioneti. Un šī vācu marioneti mēģina aizkavēt īsto latviešu puišu sarkano strelnieku uzvaru. 29. decembrī notika vēl trakākas lietas. Latviešu sarkano strelnieku uzvaras un tuvošanās Rīgai piespieda Ulmani noslēgt nelaimīgo līgumu ar Vinningu, kurš aicināja brīvprātīgos, lai no kurienes tie arī nenāktu, stāties Latvijā veidojamos militāros formējumos, lai cīnītos pret lieliniekiem. Par to šiem brīvprātīgajiem tika solītas Latvijas valsts pilsoņu tiesības. Šis solījums bija politiski ļoti bīstams un ar tālajošām sekām.